Pasaka Nāriņa. Reiz jūras dzelmē dzīvoja daļa nāra. Meitene gaužām bēdājās, jo viņai neļāva iznirt ūdens virspusē. Viņa bieži iztēlojās, ka tur augšā viņu gaida brīnumaina pasaule. Viņas tēvs, karalis, baidījās, ka ar meitām varētu notikt kāda nelaime. Tāpēc bija aizliedzis viņām iznirt virs ūdens. Kādu nakti Nāriņa vairs nespēja turēties pretī kārdinājumam un nolēma slepus uzpeldēt ūdens virspusē. Viņa vēlējās ieraudzīt zvaigznes un brīnišķīgo ainavu, kas pavērās aiz viļņu mirdzuma. Par nelaimi jūrā izcēlās briesmīga vētra. Nāriņa ieraudzīja, ka grimst kuģis, kuru bija apgāzis spēcīgs vilnis. Kāds jauneklis iekrita jūrā, un mazā Nāriņa peldēja, cik ātri vien spēja, lai viņu izglābtu. Nāriņa aizvilka puisi līdz krastam. Kad sulaiņa atrada jaunekli, meitene uzzināja, ka viņš ir princis, kas dzīvo turpat netālu. Nāriņa tobrīd vēlējās, kaut viņai būtu kājas, lai varētu doties princim līdzi un rūpēties par viņu. Nāriņa tik ļoti kāroja staigāt pa sauszemi, ka nolēma lūgt palīdzību jūras raganai. Ragana apsolīja uzburt meitenei kāju pāri. Prasot par to pretī Nāriņas skaisto balsi. Nāriņa aizpeldēja līdz krastam un nedroši spēra pirmos soļus uz zemes. Drīz viņa satika princi, kurš krastmalā pastaigājās. Jauneklis aizveda skaisto meiteni uz pili un gribēja par viņu uzzināt ko vairāk. Bet Nāriņai vairs nebija balss, un viņa nevarēja neko pastāstīt. Princis iepazīstināja Nāriņu ar savu līgavu un uzaicināja vakarā uz balli pilī, kur bija paredzētas sadarināšanās svinības. Mazā Nāriņa ļoti noskuma un nolēma atgriezties jūrām. Lai gan Nāriņai bija bail no sava tēva karaļa dusmām, viņa tomēr izstāstīja, kas noticis. Tēvs bija labsirdīgs un saprotošs. Viņš piedeva meitai un palīdzēja viņai atgūt nāras asti un balsi. Kopš tā laika pilnmēnesis naktīs Nāriņa iznirst virs ūdens, kur viņus sagaida delfīni un kaijas. Viņa skaisti dzied, raugās peldošajos kuģos un ilgojas pēc sava prinča. Ja gribas dzirdēt vēl kādu pasaku, piesako kanālam.